Šajā dienā Grevas laukumā vajadzēja notikt uguņošanai, pie Brakas kapeles svinīgai maija kociņa desīšanas ceremonijai un tiesas pils ēkā izrādīt mistēriju. Jau iepriekšējās dienas vakarā it visos ielu krustojumos šo svētkus taurēs pūšot bija izziņojuši tiesneša kunga kalpi, tērpušies violīšu krāsas stepēta kamlota svārkos ar lieliem baltiem krustiem uz krūtīm. Paldies, Kārli! Tā ir ne tikai vēsture, bet tāda reāla atklāsme par to, kā rīkoties. Labdien! Mani sauc Laura Vējone, un šodien mēs apskatīsim Viktora Igo Parīzes Dievmātes katedrāli. Vai esat kādreiz iedomājušies, ka vārds, kas iegriezts senā mūri, var iedvesmot vienu no dižākajiem romāniem pasaules literatūras vēsturē? Ka tas var atklāt likteņa un cilvēka kaislību spēku? Šodien mēs ielūkosimies stāstā, kur skaistums un neglītums, mīlestība un apsēstība dejo baisā, bet aizraujošā ritmā. Man rokās ir Viktora Igo Parīzes Dievmātes katedrāle. Un, ziniet, šis nav tikai stāsts par gotisku celtni vai viduslaiku Parīzi. Nē, tas ir stāsts par cilvēkiem, par kaislībām, likteni un to, cik ļoti mēs dažkārt esam akli pret patieso skaistumu. Romāna galvenā varone, lai cik dīvaini tas neizklausītos, ir pati Parīzes Dievmātes katedrāle. Tas nav tikai fonds, bet dzīvs, elpojošs tēls, kas pieredz visu – mīlestību, naidu, nodevību, izmisumu, un tās ēnā risinās drāma, kas aizrauj elpu. Galvenie tēli ir 3 – arhidiakons Klods Frolo, inteliģents, bet kaislību plosīts garīdznieks, kurš nespēja kontrolēt savas jūtas pret kādu, ļoti skaistu čigānieti. Tad ir katedrāles zvaniķis Kvazimodo, kura ārējā neglītība slēp tik tīru un patiesu dvēseli, ka, godīgi sakot, man brīžiem gribējās raudāt viņa dēļ. Un, protams, pati Esmeralda, nevainīga un drosmīga, taču sabiedrības aizspriedumu upuris. Igo brīnišķīgi parāda sabiedrības pretrunas. Viņš atklāja, kā ārējais izskats var maldināt, kā vāra un aizspriedumi iznīcina dzīves, un kā patiesā mīlestība var dzimt visneparastākajos apstākļos. Kvazimodo, lai gan fiziski kropls, ir morāli daudz augstāks par daudziem tā laika cienījamiem sabiedrības locekļiem. Un tas liek aizdomāties, vai mēs mūsdienās esam tik tālu tikuši, vai mēs vērtējam cilvēkus pēc viņu ārējā izskata vai pēc viņu sirds. Šis romāns nav tikai stāsts, tas ir brīdinājums. Tas ir par likteni, ko mēs paši veidojam, un par sekām, kas rodās no neiecietības un kaislībām, kuras nav kontrolētas. Tā ir arī iespēja ielūkoties viduslaiku Parīzē, kāda tā bija, ar visām tās smaržām, skaņām un kontrastiem starp greznību un nabadzību. Igo valoda ir tik spilgta un tēlaina, ka tu jūties it kā pats staigātu pa tām šaurajām ieliņām un dzirdētu zvanu skaņas. Kam šī grāmata patiks? Protams, visiem romantikas un drāmas cienītājiem, tiem, kas vēlas iedziļināties cilvēka dvēseles sarežģītībā un attiecību smalkumos. Bet arī tiem, kas interesējas par vēsturi un arhitektūru. Katedrāle šeit ir dzīva, ar savu vēsturi un elpu. Tā ir grāmata, kas liek domāt par to, kas ir patiesi svarīgs, un, par to, kā rīkoties, ja liktenis tev piespēlē grūtu kārti. Tā ir kā intīma saruna ar izcilu prātu, kas liek tev apšaubīt savus pieņēmumus. Izlasiet to, un, garantēju, ka tas liks jums gan aizdomāties, gan just līdzi. Paldies, ka biji kopā ar mani. Ja šis apskats tev bija noderīgs, padalies ar kādu, kam arī patīk lasīt un domāt, jo stāsti mūs satuvina. Uz tikšanos nākamajā grāmatu ceļojumā. Abonē šo audio kanālu, lai neplaist garām nākamos grāmatu apskatus. Vairāk ieteikumu meklē atskaņošanas sarakstā.